Labvakar! Mūsu kampaņa ir ceļā uz Vidzemes pērli, kas veidota Cēsu pilsētai, kā informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par ceļa remontiem pilsētā. Mēs palūksim ievērot nelielu klusumu, tādēļ, ka mums te būs runāšana, lai jūs arī sadzirdētu. Paldies! Šausmas, kāds ceļš brauc lēnāk. Ceru, kādreiz mums arī sataisīs. Vai tu nezināji? Pilsētā jau notiek ceļa remonti. Neredzu. Benzīnnagā paķēra ceļa. Tā tā jaunā schēma. Viņi superīgi izdomājuši to savādāk, nekad nezinātu, kurien vispār šeit jābrauc. Tiešām redz pat strādā. Jā, tiešām, bet taļ tik un tā labāk. Noskaru kādri. Pats ir kāds smaidīgi steņu zīme. Viņus to labi izdomājuši. Viņi grēs spēcīgā. Visiem mums vajag spēs, no citiem cigareti un no citiem pieslēdz. Jā, mēs ceram un mēs ticam, ka pēc ceļa darbiem Cēsī, pēc remonta darbiem, visi brauks laimīgi un smaidīgi ar saviem automobīļiem. Tagad nāksim lūdzu priekšā, tuvāk. Par mūsu kampaņu ceļā uz Vidzemes pērli. Situācijas apraksts. Pašlaik Cēsu pilsētā noris ceļu remonta darbi ielas pilsētās, un Cēsu pilsētas domē ir jāinformē iedzīvotāji un jāpanāk viņu sapratne un atbalsts šo remonta darbu laikā. Mūsu mērķis ir novērst satiksmes traucējumus un iegūt iedzīvotāju un autovadītāju sapratni. Mērķa auditorija, kuri plānot uzrunāt, ir Cēsu iedzīvotāji un pilsētas viesi. Laiks pašlaik līdz remonta darbu beigām, jo, kā mēs uzzinājām, Cēsīs jau šie ceļu remonta darbi ir sākti. Stratēģija. Regulāra mērķa auditorijas informēšana. Un to mēs veiksim ar šādiem taktikas soļiem. Pirmkārt, izvēlēsimies atbildīgo personu, kura atbildēs par šo kampaņu un regulāri informēs mēdījus caur regulāri informēs mērķa auditoriju caur radio, sociāliem tīkliem un laikrakstiem. Nākamais ir ceļu remonta darbu schēmu izvietošana benzīntankos un informācijas centros, un mēs iespējams pieļaujam domu, ka arī lielveikalos. Šī ceļu remonta darbu schēma būs fiziska lapiņa A5 formātā, kur būs pilsētas karte ar ceļiem, kur noris šie remonta darbi, un atraktīvo norādījumu izstrāde. Šie atraktīvie norādījumi ir tās smaidīgās un bēdīgās ceļzīmītes ar šīm sejiņām, kuras tiktu izvietotas pēc iespējas vairāk uz ceļu zīmēm. Kā mēs zinām, tur, kur sākas ceļu remonta darbi, ir lielā karte. Un tad tie ceļi, kur ir slēgti, tur būtu bēdīga seja, un tie ceļi, kur ir vaļā, tur būtu smaidīgā sejiņa. Un arī fiziski vietās, kur noris šie darbi, būtu izvietotas šīs sejiņas. Vai nu tās būtu fiziski izveidotas ceļzīmes, ja to pieļauj budžets, vai arī tad uzlīme uz lielās ceļzīmes, kur ir šī karte. Finanšu plāns, mūsu budžets paredzamais ir 2000 lati, no kuriem 1500 latu ir atvēlēti šīm remonta darbu schēmu izveidei, tām fiziskajām A5 lapiņām, un 500 lati smaidiņu uzlīmēm. Novērtēšana, kā šo kampaņu mēs novērtētu caur sociālo tīklu apmeklējumiem, apmeklējumu skaits plus komentāri un izdalīto ceļu schēmu skaits.
cik mēs novietojam attiecīgi benzīntankos, infocentrā un lielveikalos, un cik tās lapiņas ir paņemtas. Tas tad arī mūsu kampaņā prezentācijā viss. Paldies par ļoti operatīvo stāstījumu un bijis, manuprāt, ļoti labs, bet par tām smaidīgām sajām, tā ka viņi skrēja garām, man likās tur domāt, ka cēsu mērs tur būs. Bet ja tas tā nav, varbūt, ka jūs izdosies iemācīt cēsu mērķa auditoriju, bet kā jūs tiem viesiem iemācīsiet to ideju, ko katra no tām sejām nozīmē, jo visur citur Latvijai savādāk apzīmējumi? Kā viesi uzzinās par tām sapratīs? Par to, ka tā seja ir kaut kādā sakarā, to vai tas ceļš ir vaļā vai ciet, jo, iedomājieties, to viesi, viņam kaut kā tā leģenda jāsaprot. Ir tā, kartē tie ceļi būs, tas ceļu posms būs savā krāsā, jo tā, es mēģināšu noformulēt. Piemēram, ir jāremontē distance no punkta A līdz punktam B, gara distance, kas sadalīta, piemēram, 3 daļās, un katra distance tiek remontēta attiecīgā laika posmā. Līdz ar to katra šī robeža būs savā krāsā, ar datumu norādīt, no kura līdz kuram datumam ir slēgts. Respektīvi, kartes apakšā būs leģenda pie smaidiņa, kurš ir pozitīvs, tas ceļš ir vaļā, no tāda līdz tādam datumam, un tur, kur ir negatīvā sejiņa, tur tas ceļš ir slēgts no tāda līdz tādam datumam. Tātad attiecīgi zem kartes būs arī leģenda. Es ļoti ātri, kāpēc jūs domājat, ka vajag radīt jaunas zīmes, ja būs arī tās tradicionālas, kas norādīs, ka ir ciet vai ir vaļā? Tāpēc, ka mūsuprāt, tas varētu veidot tādu sapratni un atraktivitāti braucējos, autovadītājos, ka viņi tādi, man liekas, ja noris remontdarbi, un tas ir tomēr traucēklis, bet ja viņi redz smaidošu sejiņu, tad tas ir uz kaut ko labu, un viņi brauc tālāk, un ir izremontēts jau ceļš. Paldies!